Lidmašīnu ražošanas līnija – ikvienas aviorūpnīcas sirds. Lai lidaparāti iegūtu savas klasiskās aprises, šādos angāros tie pavada vairākus mēnešus. Taču otrpus šīm sienām valda pavisam cita atmosfēra. Te saņemam ziņu, ka pasaulē pirmā CS-300 ir gatava lidojumam. Neierasti doties uz lidmašīnu no ražošanas angāra, taču īpašo sajūtu rada nevis tas, ka viss lidlauks mūsu rīcībā, bet gan apziņa, ka mūs gaida pavisam jauna lidmašīna. Leģendārs brīdis šeit Mirabelā, jo pasaulē pirmās izsīries 300 lidmašīna ir gatava doties mājās, un turpmākos gadus mājvieta tai būs Rīga. Lidmašīnai pirmais lidojums ir īsts izaicinājums, kur vairāk nekā 6 stundu laikā jāšķērso Atlantijas okeāns. Lai viss noritētu veiksmīgi, drošības apsvērumu dēļ līdzi dodas arī piloti, kas šo lidmašīnu izmēģinājuši ražošanas procesā. Enjoy and lai labi un ilgi lidojas. Pirms 8 gadiem šī lidmašīna vēl bija tikai ideja, uzskicēta un aprēķināta tā, lai tā kādu dienu kļūtu par videi draudzīgu un efektīvu lidaparātu. Tā ir atšķirīgs dzinējs, materiāli un programmatūra. Aviācijas speciālisti ir vienisprātis, ka šī ir 21. gadsimta lidmašīna, un tas jūtams kā salonā, tā pilotu kabīnē. Mums te ir 5 lielie displeji. Izmēra ziņā viņi ir vienādi, un mēs faktiski varam informāciju izvietot atkarībā pēc vajadzības un arī, protams, mainīt to, ko mēs redzam. Viss vadība notiekās ar elektroniskiem signāliem. Tad mēs varam redzēt, mums te nav stūrs rats priekšā, bet tikai saucamais sidesticks, ar ko tad arī vadām lidmašīnu. Lidmašīna vadās ļoti intuitīvi, ļoti labi un ļoti viegli. Aiz katra iedegtā slēdža te slēpjas vesela zinātne, un to vislabāk izprot tie, kas uz saviem pleciem pārbaudījuši šo lidmašīnu visneierastākajās situācijās. Mums ir ļoti detalizēts plāns, vairāk nekā 100 lapušu, ko ir apstiprinājis mūsu šefpilots un vairāki citi departamenti, kas atbild par lidmašīnas tehnisko stāvokli. Piemēram, mēs izslēdzam vienu no dzinējiem un tad fiksējam visu, kas notiek. Tāpat mēs šajos testa lidojumos arī mērām dažādas konkrētas darbības. Piemēram, cik ātrā laikā izlaižas vai ielaižas atpakaļ šasī. Kad pilotu kabīna apskatīta, laiks uzzināt, ko par lidmašīnas salonu domā tie, kuriem te būs jāstrādā. No stjuarta viedokļa šī lidmašīna ir ērta. To mēs varam redzēt arī salonā un arī virtuves, kā mums ir aprīkotas. Šeit ir arī jaunas krāsniņas ar jau iepriekš iestādītiem režīmiem, gatavošanas un uzsildīšanas programmām, kas atvieglos stjuartiem dzīvi. Modernākas krāsnis un iespēja pašiem regulēt gaisa temperatūru salonā, netraucējot pilotu darbu, ir viens no ieguvumiem, taču te padomāts arī par cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šīs durvis ir īpašas, ka mēs viņas varas nevis kā standarta lidmašīnām durvis, bet arī salokās, un mēs viņas varam arī nostiprināt. Un vajadzības gadījumā arī cilvēki var iebraukt iekšā speciālajiem lidmašīnas salonā paredzētiem ratiņiem. Un kā redzams, arī šī telpa šeit ir daudz plašāka un lielāka. Tolets ir aprīkots ar vakuuma sistēmu, kas ievērojami samazina ūdens patēriņu. Katrā noskalošanas reizē tiek iztērēta vien 200 ml ūdens. Un, ja jau runājam par taupību, tad noteikti jāpiemina šī modeļa dzinējs. Tas darbojas uz atšķirīgiem principiem, kur lielāko daļu darba veic milzīgais ventilators. Tā lāpsteņas griežoties rada 80% vilkmes, tikai 5. daļu atstājot paša dzinēja ziņā. Tas viss kopā ar vieglajiem kompozītu materiāliem, no kā lidmašīna veidota, ļauj samazināt degvielas patēriņu par 20%. Pagaidām šī lidmašīna ir tukša, bet tad, kad tā būs piepildīta līdz pēdējai sēdvietai, tad mēs katrs ar to lidojot uz 100 km patērēsim vien 2 litrus degvielas. CS-300 tiek slavēta par būtisku CO2 un arī slāpekļa oksīdu samazinājumu. Lai arī uz citu sektoru fona aviācijas izmeši veido tikai nepilnus 2%, dara atcerēties, ka avio pasažieri gadā atmosfērā izmet teju 800 miljonus tonu siltumnīca efektu radošo gāzu. Bet šim dzinējam ir vēl kāda priekšrocība. Sarunāties šajā lidmašīnā ir ļoti viegli, jo dzirdamība ir vienkārši fantastiska. Dzinējs skan daudz klusāk par šejienes gaisa kondicionieri.
Vēl viens jaunievedums CS300 salonā ir tās apgaismas sistēma. To iespējams piemērot gan dažādām situācijām, gan emocionālai noskaņai. Tiesa gan lidojot virs mākoņiem, te bieži vien gaismu vispār nevajadzēs. Viena no šīs lidmašīnas īpatnībām ir tās lielie logi. Atliek vien atvērt aizmītni un salons kļūst ievērojami gaišāks. Lieli logi, kluss dzinējs, mazāks degvielas patēriņš un par 5 daļu zemāks izmešu daudzums. Tas viss liecina, ka lidmašīna ir gan viegla un spēja ātrāk lidot, gan arī to, ka 21. gadsimts aviācijā ienesis jaunas vēsmas. Beidzot, komerces lidojumiem ir pieejama lidmašīna, kas nav ierastais Airbus vai Boeing. Galvenā mācība šajā visā ir tā, ka tirgu ir arī citi nopietni spēlētāji. Jāpaturprātā, ka šī ir pilnīgi jauna tipa lidmašīna. Lidmašīnas izstrādes process Bombardier rūpnīcai bija sarežģīts. Pirms 10 gadiem viņi nāca klajā ar ideju par pilnīgi jauna tipa lidmašīnu, bet tirgus nosacījumi nav viegli un aviācija ir ļoti konservatīva nozare. Skepse par to, ka rūpnīca patiešām ko uzbūvēs, bijusi lielāka par lidaparātiem izrādīto interesi. Taču šobrīd izskatās, ka svaru kausos, kas varētu mainīties. Vismaz līdz šim CS300 tehnoloģiski līdzīgākais modelis 100 ir uzrādījis neierasti augstus tehniskās uzticamības rādītājus un paaugstinājis vides prasību ievērošanas latiņu aviācijas industrijā. Pie šī brīža attīstības tempa un standartiem nav iedomājams uzbūvēt jaunu lidmašīnu, neņemot vērā vides prasības. Es ticu, ka šis ir liels solis, kas spērts uz priekšu. Lai lidot ar ko pavisam jaunu, pamatīgu apmācības programmu jāaiziet pilotiem. Tā notiek gan teorijas studijās, gan simulatorā, gan arī reālos lidojumos. Mēs dodamies uz īstām lidmašīnām un virs lidlauka trenējamies pacelšanās un nosēšanās manevrus. Bet lidošana ir un paliek lidošana. Lai cik atšķirīga būtu lidmašīna, aerodinamikas likumi nemainās. Taču atšķiras tas, kā ir izvietoti dati un kā tie savstarpēji iedarbojas. To var iedomāties kā daudzus datorus, kas salikti kopā un katrs kaut ko dara. Atšķirīgs te ir veids, kā lidmašīna darbojas kā sistēma. Līdzīgi kā piloti bijuši klāt lidmašīnai kopš brīža, kad tā bijusi tikai uz papīra, tehniskie speciālisti jau gadu rūpnīcā sekoja līdzi katrai tās detaļai, uzraugot lidmašīnas pieņemšanas procesu. Mums ir uz vietas savs cilvēks, un tad mēs pārbaudījām gan ārpus, gan iekšpus stāvokļus. Ja? Tas tā ir dzinēja. Lai pārliecināts, ka tomēr tā lidojuma laika rūpnīcas procesa nekas nebija sabojāts, gan tas priekšējais labs, tas kompresors. Un tāpēc mēs gribam pārliecināt, ka tur ir viss kārtībā, lai pieņemtu lidmašīnu. Ja? No idejas līdz skrejceļam Rīgā pagājuši 8 gadi. Cik šī lidmašīna būs ekonomiski un ekoloģiski draudzīga, varēsim aprēķināt pēc tam, kad tās kontā būs vairāki lidojumi. Paredzams, ka nākamā CS300 Rīgā ieradīsies jau tuvākā mēneša laikā.